Sveiki! Klāt ir jaunākais BUTLV video apskats, un šoreiz mūsu rokās ir nonācis Nokia N8 mobilais tālrunis. Pirmie iespēja paņemot ierīci rokā ir visnotaļ pozitīvi. Korpuss ir masīvs un šķiet ļoti izturīgs. Nekas neļurkājas, nečīkst un negrab. Šajā ziņā liels nopelns ir tam, ka lielākā daļa Nokia N8 korpusa ir veidot no metāla. Turklāt nav viegli noņemama detaļa. SIM un microSD atmiņas karšu pieslēgvietas novietotas ierīces kreisajā sānā. Iebūvētās atmiņas ietilpība ir 16 GB. Aizmugurējais vāciņš ir pieskrūvēts ar 2 skrūvēm. Akumulators ir iebūvēts, taču portāls iFixit.com jau pirms kādu laiku paziņoja, ka Nokia N8 aizmugurējais panels ir ļoti viegli noņemams. Atskrūvējot jau minētās 2 skrūves un vajadzības gadījumā lietotājs varēs pats nomainīt ierīces akumulatoru. Nav gan zināms, kā šāda pašdarbība ietekmēs garantijas saistības. Tālruņa augšpusē varam atrast 3,5 mm austiņu pieslēgvietu, HDMI portu, kā arī ieslēgšanas taustiņu. Lai šim Nokia lolojumam varētu pieslēgt standarta HDMI kabeli, jāizmanto komplektācijā iekļautais adapteris. Kreisajā sānā bez jau pieminētajām SIM un atmiņas karšu pieslēgvietām ir arī USB ports, ar kuru palīdzību varam savu tālruni uzlādēt, pieslēgt pie datora, kā arī izmantot komplektācijā iekļauto pāreju. Pie Nokia N8 iespējams pieslēgt, piemēram, USB zibatmiņu. Labajā sānā ir skaļuma regulēšanas, bloķošanas un fotokameras taustiņi. Tālruņa aizmugurējos paaugstinājumā atrodas 12 megapikseļu fotokamera ar zibspuldzi. Un jāatzīst, ka priekš mobilā tālruņa attēlu kvalitāte ir izcila. Varētu gan vēlēties nedaudz kvalitatīvāku zibspuldzi. Tāpat ir iespējams uzņemt 720p video ar 25 kadriem sekundē. Uzņemtie video izskatās tikpat lieliski kā fotogrāfijas. Jāpiemina arī priekšpusē novietotā VGA izšķirtspējas kamera, kas paredzēta video zvaniem. Nokia N8 ir aprīkots ar 3,5 colu kapacitīvo AMOLED displeju, kuram ir 640 x 360 pikseli izšķirtspēja. Jāatzīst, ka arī displejs ir lielisks, attēls ir košs un ass, turklāt labi saskatāms arī spilgtā saules gaismā. Tāpat arī pieskārieni tiek reģistrēti bez jebkādām kļūdām. Tā kā displejs ir salīdzinoši šaurs, tad turot tālruni vertikāli nav pieejama kvertīga tastatūra. Ja vēlamies to izmantot, tālrunis jāgāž uz sāniem. Par nožēlu arī šādā stāvoklī virtuālā klaviatūra nav no tām ērtākajām. Gan paši taustiņi, gan arī atstarpes starp tiem ir pārāk mazas. Ierīce aprīkot ar Symbian operētāju sistēmu, kas par pārsteigumu darbojas pat ļoti ātri. Prasītos gan nedaudz izteiktāki virtuāli efekti, kā piemēram animācijas displejam mainot orientāciju, jo pat labi un attēls tiek vienkārši pārzīmēts. Patīkam, ka akumulātora darbības laiks ar vienu uzlādes reizi ir virs vidējā rādītāja. Aktīvi lietojot N8 spēja noturēties aptuveni 2 diennakts, kas ir tiešām labs rādītājs. Par aptuveni 280 latiem pieejamais Nokia N8 būs lielisks risinājums, ja nepieciešams uzticams kameru telefons. Kā jau minējām, kamera ir izcila. Turklāt apvienojumā ar lielisko korpusu un kvalitatīvo displeju šis tālrunis ir viennozīmīgi savas cenas vērts.